Pasaules čempionāts hokejā interneta portālā TV3 LV. Ekskluzīvas spēļu tiešraides un atkārtojumi, prognožu spēles, jaunumi un fotogalerijas. Kā arī vienīgi šeit komentētājiem hokejista Arta Ābola videoblogs. Dzīvojam hokejā. TV3 LV. Un sev viņš ir apliecinājis no vislabākās puses šajā čempionātā. Vasiljevs, pirmais moments. Un šeit vajadzēja būt 2 minūtēm. Tiesnesis nesaskatīja, un tāda pati atbilde, un Pājarovs Svensons atbilda ar gūtiem vārtiem. Nevaru piekrist šoreiz tiesnesim turēts, un atbild savukārt ar precīzi izgājienu vienatnē pret Edgaru Masāļski. Pājarovs Svensons 0-1 un nospēlēts 31 sekundi. Rezultīvākais Zviedrijas rindās ir šis jaunais uzbrucējs no Timras komandas. 12. aprīlī viņam apritēja tikai 19 gadi, pasaules čempionāta debitants. Un ļoti neveiksmīgs sākums Latvijas izlasē. Rezultīvākais gan ir Pujats pēc punktiem, bet labākais vārtu guvējs ir Daugaviņš. Sprukts tagad vārtu priekšā, vārtī! Mārtiņš Kārsums 1-1. Spruktu un Daugaviņu izlīdzina rezultātu. Labs jau tur pirms tam Daugaviņa meklējums. Šeit Sprukts pacīnās un Mārtiņš Kārsums pirmais pie rīpas apsteidz. Viņš tur 52. numuru. Tas bija Jonatans Eriksons. Arī Jonatanam Eriksonam šī ir tikai 2. spēle. Pievienojās viņš pirms iepriekšējā mača Zviedrijas izlasē. Karlsons neveiksmīgi nospēlē. Šie jaunie Zviedru aizsargi. Karlsonam arī iepriekšējā mačā pret Čehiju bija kļūdas, standarta laukumiem. Jāpierod, un cerams, ka jāklimatizācija nebūtu pārlieku sarežģīta. Artūram Kuldam piespēles vārtu priekš un ripu vārtos negaidīts uzmetiens. Vārtu priekšā Kulda cīnījās ar Nīlanderu. Gadi viņam Leksants komandā. Aizvadīja viņš šo sezonu. Ļoti ticams, ka nākamajā sezonā viņš jau spēlēs Phoenixā. Phoenix Skoitīs vienībā pagājušā gada ar kopējo 6. numuru tika draftēts Olivers Ekmans Larsons. Lūk, kāds uzmetiens un neredzēja, protams, tur neko Edgars Masāļskis un nevar īpaši vainot arī vārdsargu šajā epizodē, bet, Zviedri otro reizi izvirzās vadībā. Un Francūs, redzējām vēlreiz tur. Arī palicās uz ledus, līdzenas vietas. Valīns atspēlē atpakaļ vārtu, kas par kombināciju, un Nīlanders gūst vārds ļoti efektīvi, ļoti skaisti nospēlē, un galvenais efektīvi. Viņš pirms spēles teica, mums ir jāizmanto savas izdevības. Ir bijušas mums izdevības. Tādām neizskatāmies nemaz tik bezcerīgi uz Zviedru fona, bet rezultāts gan ir kļūst nepatīkams 1-3. Jāturpina cīnīties. Pirmajā trešdaļā vēl jāspēlē 5 minūtes un 30 sekundes. Redzam, aizsargs. Viņš devās uz priekšu. Kristians Bakmans. 3 mūsējot kā vārtu priekšā ir, bet neviens nepiesedz Nīlandē. Laukuma arī pretinieku zonā. Atkal piespēles Pājarovs Svensonu. Redzam, 4. maiņa tagad tiek laista pret 1. maiņu. Un atkal Edgars Masāļskis glāb situāciju. Štāls vēl tur metās arī rips ceļā. Un patiens ir Latvijas valsts vienības zonā. Mēs skatāmies vēlreiz šo izgājienu. Edgars Masāļskis nospēlē precīzi un ar nūju atvēra šo metienu. Krējevs pret Umarks veiklāks šajā epizodē, bet turpina cīnīties mūsie par ripu. Un tagad izgājiens. Vārtī! Vārtī, jā, rāda, ka bija vārti, bet skatīties, ļoti lēni tur slīdēja ripa augstu. Skatāmies vēlreiz, un atkal Sprukts ļoti labi pacīnījās. Izskatās, ka pilnībā arī šķērsoja sarkano līniju. Vislabāk varēs redzēt no tās kameras, kas atrodas virs vārtiem.
ar Kaisaru, ar slīdu iestumi Ripu zonā. Jā, pilnībā Ripa ir šķērsojusi sarkano līniju un vārtu gums tiek ieskaitīts, protams. Nu, šeit ļoti labi var redzēt, ka vārti tika gūti un nospēlēts 5 minūtes un 1 sekunde. Latvijas izlases uzbrucēji vien retāk un retāk atgriežas aizsardzībā, metiens un vārti Mortensons. Mortensons gūst vārtus, un šoreiz Edgars Masaiskis bija bezspēcīgs. Viņš šeit īsti notika. Mortensons izdara metienu, Ripa nevienu neskar. Un ielgo vārtu augšējā stūrī. Šoreiz Edgars Masaiskis, lai arī izslidoja no vārtiem, nevisai veiksmīgi nospēlēja. Lai gan Edgar par šo zaudējumu galīgi nevar vainot. Nedaudz meistarīgāk, nedaudz labāk bija zviedri. Jāspēlē vēl 2 minūtes.